Pirmo reizi krāsojot matus, vai ja ir pagājuši vismaz 3 mēneši kopš pēdējās krāsošanas, seko šiem norādījumiem. Sadali matus vairākās daļās, izmantojot plastmasas matu klipšus. Parūpējies, lai Heirex True Color klājums būtu vienmērīgs. Sāc ar matu saknēm, pēc tam nekavējoties turpini ar krāsas ieklāšanu pārējos matos. Izmanto pudeli ar aplikātoru un pirkstus vai arī Heirex otiņu krāsošanai, lai uzklātu produktu uz pārējiem matiem. Rūpīgi noklāj un maigi piespied matus. Sāc no priekšpuses un turpini krāsot virzienā uz skaustu, noklājot vienu mazu sektoru pēc otra. Izmanto spogulīti, lai pārliecinātos, ka visi mati ir rūpīgi nokrāsoti. Paturi 30 minūtes un ļauj krāsai attīstīties. Ja tavi mati ir īpaši neuzņēmīgi pret matu krāsu, vai arī ja tev ir daudz sirmo matu, paturi matu krāsu 35 minūtes. Neuztraucies, ja maisījums iegūst tumšu nokrāsu. Tā tam ir jābūt. Krāsa ir attīstīšanās stadijā. Kad norādītais laiks ir pagājis, samitrini matus siltā ūdenī un viegli masē, lai emulģētu krāsu. Pēc tam rūpīgi izskalo matus siltā ūdenī un kārtīgi nosusini matus ar dvieli. Vienmērīgi ieklāj nosisinātos matos kopjošo balzamu un maigi iemasē to. Ja tev ir gari mati, ar pirkstiem vai ar ķemmi, kurai ir reti sari, atšķetini matus, kamēr kopjošais balzams vēl ir matos. Paturi balzamu matos 2 līdz 3 minūtes, pēc tam rūpīgi izskalo matus remdenā ūdenī. Ir svarīgi rūpēties par matu krāsu, lai aizsargātu un saglabātu to sākotnējā izskatā un mirdzošu. Lai novērstu krāsas izbalēšanu un aizsargātu to no UV staru kaitīgās ietekmes, izmanto Heirex matu aizsargājošo produktu sēriju, kas speciāli paredzēta krāsotiem matiem un ir piemērota ikdienas lietošanai.